Tīklā TTT leģendas dzimšana. Filma stāsta par pirmo sieviešu basketbola komandu, kas 50. iedvesmo visu Latviju. Aktieri, saņēmuši scenāriju, pēta savas lomas. Kā padomijā piepildīt savus sapņus, pielāgoties, bet nepadoties. Gadiem glabāti noslēpumi. Kā piemuļķot PSRS. Šeit blakus depo korpusiem tramvaju un trolejbusu trest ļaudis mums uzcēla jaunu sporta zāli. Leģendārās TTT meitenes. 1958. gadā tiek nodibināta komanda, un jau pēc 6 mēnešiem viņas ir labākās Padomju Savienībā. Dzidra Uztupe Karamiševa, Skaidrīta Smildziņa, Helēna Hehta un citas, kas ar milzu panākumiem aizsāka TTT sieviešu basketbola slavas gājienu. Tagad 12 pamatsastāvu spēlētāju lomās iejutīsies 12 jaunās sportistes. Dārgās aktrises, paldies, ka jūs atnācāt. Visi aktieri pirms sāk kaut ko filmēt, izdara izpēti. Viņi ne tikai izlasa scenāriju, viņi apēda savu lomu uzmanīgāk, lai neiekristu kaut kādos lielos stereotipos. Jūs esat 57. 62. gads, apmēram tas laiks. Kas tajā laikā vada PSRS? Ļoti labs jautājums. Tāpēc būs iespēja satikt vēsturnieku. Viņš pastāstīs par to laiku, lai jūs vienkārši darot kaut kādas ikdienas lietas, saprastu, kā tur bija, jūs to sērtāk pašā filmēšanā. Jo tomēr, tagad tā ir escape rooms, izlaušanās. Toreiz tā bija realitātes PSRS, no kura daudz gribēja izlausties, no kurām bija daudz noslēpumi. Satiksiet tā arī Vindaniece. Tā ir izcila basketbolista, kas tieši tajā laikā spēlēja. Viņa ir fenomenāla atmiņa, kas atcerās visu. Evelīna, kā aizies satikt Skaidrību. Sveiki! Labdien! Labdien! Cik jums stundas ir laiks? Nedaudz ir, jā. Labrīt! Vau! Nu, nāc, Skaidrīt! Nāc, Skaidrīt! Nu, taču tā kā Skaidrīt! Ar nokrustiem matiem, jā. Taču vajag līdzīgi meiteni. Viņa tikai tievāki bišķiņi, es biju tā druknāk drusciņi. Skaidrīta atnāca uz mūsu komandu, kad viņai bija 16 gadu. Tagad viņa jau ir nopelniem bagātā sportmeistara, pasaules čempiona. Krājās zelta medaļu pūrs, sekmīgs rokas mācības arī Rīgas Politehniskajā institūtā. Vispār visas mūsu meitenes mācās. Arī tās, kas agrāk strādāja TTT. Nu labi, ko jūs konkrēti gribat zināt? Varbūt sākumā vispārīgi, kā tajos laikos cilvēki Latvijā dzīvoja. Nu kā cilvēki vispār dzīvoja? Nu skaidrs, ka cilvēki dzīvoja, jo cilvēki pamata instinktos ir izdzīvot, bet tie dzīves apstākļi bija pavisam savādāk, ja mēs salīdzinām mūsdienām. Bet principā, tā, ka tu ieej veikalā, ir tukši plaukti. Visa kā pietrūkst. Jā, bet mums ir par basketbolu filmu un tādas specifiskas mums ir formas basketbolistiem, viņas pašas šuva. Es domāju, ka visdrošāk bija šūt pašām. Tie standartizētie apģērbi, es domāju, īpaši profesionālam sportam bija nepiemēroti. Vai darīja meitenes pašas tiešām, vai konkrēts ļoti šuvējs, bet iet veikalā un nopirkt normālus sporta apavus. Tā, lai tu vari normāli profesionāli skriet, tas bija gandrīz neiespējami. Tāpēc bija milzīga vēlme dabūt kaut ko no ārzemēm, un dažādos veidos. Piemēram, latviešiem, pateicoties Otram pasaules karam, diezgan daudz bija radi ārzemēs, un tad sūtīja kaut kādas paciņas. Jā, mēs arī apskatījām dažādas bildes, kā gatavojoties līdz filmēm. Tur liekas kuriozi, vispār tie tērpi pilnībā savādāk nekā mums šobrīd. Un vilnas zeķes un tādas ļoti plānas botas, tā konvers mūsdienās, bez tādas biezās zolas. Liekas vienkārši neiespēja. Kaut kā tādā varētu paspēlēt, un tad man ir tāds satraukums. Patiesībā pat, man liekas, arī bīstam, jo tāda zola var izmežģīt potību. Es nezinu, kā tas filmēs. Redzi, tagad arī savādāk laiki ir. Tagad, ja tu spēlē basketbolu, tu ar basketbolu var nopelnīt. Jā. Mūsu laikos tā nebija. Mums bija tas labi, kad mums bija daudz pirmās vietas, un mums bija liela, prēmijas mums bija, Tad no tā mēs kaut ko varējām. Mēs tur mašīnu nopirkt kaut kur un kaut kā tā, Un Zvaigžņu ielā mums bija vienistab dzīvoklis, virtuve,
un uzreiz no virtuves bija istaba, tualete mums bija koridorī ārā. Nu, un tur mēs dzīvojam brālis, māsa, mēs esam mamma un tēvs, ja mēs 5 cilvēki. Tēvs gulēja virtuvē, bija gulta, un mēs gulējam mamma, māsas un es. Mēs gulējam tādu lielu laulības gultu, bija tēvam mammai. Tā mēs tur atkal visi 3 tur kaut kādī tur gulējam. Nu, tad tēvs teica, ka mēs izcīnījām tur tās pasaules čempionu, un tā, nu, viņš saka, nu, tad vajadzētu prasīt dzīvokli. Sākuma nedēļa ļoti sarežģīta un grūta bija. Tēvs pat piedraudēja to, ka es vairs nespēlēšu, jo mēs nedabūsim dzīvokli. Nu, un tad mums iedeva beigās tur Juglau 2 stab dzīvokli. Runājot par sportu un līdzjutējiem, ņemot vērā to, ka tajā laikā par brīvo Latviju nevarēja tik skaļi varbūt runāt un paust. Tas bija ārkārtīgi sarežģīts jautājums, tīri emocionāli cilvēkiem, jo no vienas puses, protams, ka līdzjutēji priecājās par saviem, piemēram, latviešiem, kas sasniedz starptautiskus panākumus. Tādā pašā laikā mēs, es vismaz atceros savā ģimenē, ja spēlēju PSRS izlasi pret kādu citu, mēs vienmēr bijām pret PSRS izlasi. Tāpēc, ka mēs to neuztvērām kā savu valsti. Un manam tēvam pat sanāca nepatikšanas, jo kāds bija, kā saka, nostačījis, noklauvējis, pateicis, ka viņš vienmēr spēlēja hokeju Padomju Savienību ar Čehoslovākiju, tad vienmēr viņš ir par Čehoslovākiju. Viņi pat izsauca uz kaut kādām pārunām, teica, nu kā viņš tā morāliski var uzvesties tik nepareizi. Un tad viņš bija izgrozījies no situācijas un teica, nu, mīļie cilvēki, es vienmēr esmu par vājākajiem. Nu, tā bija tā realitāte, ka mēs nepieņēmām, bet, diemžēl, cilvēkiem no Latvijas bija tikai viena iespēja sportistiem startēt zem šī PSRS karoga. Ja? Bet līdzjutēji tāpat jūta bļāva, bet pasarg Dievs, ja tu izvilc kaut kādu sarkanu karogu, kaut ko to nedod Dievs. Ja? Vienmēr te bija jāņem vērā, ka tajās tribīnēs sēž cilvēki, čekas novērotāji, kas skatās, kā tu uzvedies, ko tu runā, kā tu dari. Tā kā, bija jāuzmanās. Ja? Un ļoti atkarīgs no tā, kas bija tie priekšnieki, kā viņi spēja to savienot kopā, to padomi, ideju ar to, ko mēs esam iegūši tomēr tādu komandu. Izveidot, izaudzināt un kā sakot, pasargāt. Mēs jau nezaudējām nevienā mirklī šo latvisko. Nevienā mirklī. Mēs tāpat braucām tautas spartakiādi. Mēs dziedājam visas tās pašas leģionāras iesmas. Tā ir milzu nozīme tam, kādi cilvēki pēckara gados bija pie teikšanas. Neviens Latviju nezināja, viss tikai PSRS. Pat Polijā, kad mēs iebraucām, mums tur bija jāpārsēžās uz vilcienu, tur viss mūs lamāja pa krieviem ļoti. Nekādīgi viņam nevarēja iestāstīt vispār, kad mēs esam latvieši. Un vai tā ir taisnība, ka visas spēlētājs bija latvietis? Jā, kamēr es spēlēju, mums viss bija latvietis, jā. Tas ir mans kraklis saglabājies. Jā. Tāds diezgan viesas nevarētu iedomāties šorīt. Villas krakli bija, jā. Jā, un tie šorti arī, es pilnībā nevaru iedomāties. Mums šobrīd ir tādi šorti, kas ir gandrīz vai līdz ceļiem. Nē, mums tāda nebija. Mums nebija arī tādi ļoti mazi, bet normāli. Jo arī uz kurpēm skatoties, tās ir vienkārši parastas ielas kurpes, kurās mēs šobrīd staigājam. Mums jau pat bija grūti šitās pašas ķēdes dabūt. Jā. Tās ir lietuviešu ķēdes, cik es atceros. Jā. Un zeķītes atlocījām, baltā zeķītes tā vēl. Tādi bija laiki. Jā. Mums taču vispār neko nemaksāja. TTT pieņēma pie tramvajiem, pie šuvējām. Es biju pie trolejbusiem pieskaitīts sākumā 50 eiro. 50 rubļi. Tas bija mēnesī, ja? Kad es tiku pamatā, tad Maskava maksāja. Tur mums 5, tikai 5. Ļoti jau nauda jau nekur nenāca mums. Neviens nedeva. Bet vishumānākā profesija laikam tomēr ir ārējai rimdniecei.
Oficiāli TTT skaitās amatieru komanda, par ko algu nemaksā, tāpēc paralēli treniņiem un sacensībām visas meitenes strādā algotu darbu vai studē. Dažas audzina arī bērnus un pat zīdaiņus ņem līdzi uz sacensībām. Kā es saku, man liekas, ka basketbols ir jāspēlē gudriem cilvēkiem. Ka tā ir viena gudra cilvēku spēle. Un ja tu esi tāds saprātīgs, un ja tu vari uztvert visu un saprast, tad tu vari arī labi spēlēt. Gudrām meitenēm bija jābūt ne tikai basketbola laukumā, bet arī spēlē par izdzīvošanu okupētā valstī padomju sistēmā. Labākajām sportistēm ir privilēģija tikt ārpus PSRS robežām, bet tas nav pašsaprotami. Obligāti ir jāstājas komjaunatnē. Pirmskara dzīve Latvijā, izsūtīšanas, radi ārzemēs. Tās komandā ir tabū tēmas. Lai piepildītu savus sapņus, sportistēm nākas pielāgoties, bet nepadoties. Skolā mēs jau kļuvām par komjaunētēm. Vai tāpēc kaut kas mainījās? Un skan PSRS himna par godu uzvarētājiem. Bet tu to nedomā, ka tā ir PSRS himna. Tu domā par to, ka mēs esam uzvarējuši. Un tā ir milzstarpība, Un nevarēja cita himna vēl nevarēja skanēt. Kā tad, ko tad mēs lai darām? Tur bija tā, ka tas piecinieks, kas gāja uz laukumu, tas tā kā salika rokas, man apakšā. Un tā meitenes krāmē tā virsū, vienu uz otru virsū. Jā, un viss sakrāmē. Jā, un tad aiziet. Jā, okay. Mums bija tā. Jūs tiešām bijāt pirmos, kas tās rokas salika. Jā. Es neatceros nevienu komandu, ka pirms tam tas būtu bijis. Nevienu komandu es neatceros. Un tad ir tā kopīgā sajūta. Turēties stingri un šī rokas sadošana, tam ir milz nozīme.